Kvalitatīvi dati, tas ir ceļš uz kvalitatīviem lēmumiem, un kvalitatīvi lēmumi, tā ir kvalitatīva izglītība. Šobrīd katra Latvijas skola, maza vai liela, sastopās ar datu izaicinājumiem, un būtībā dati, kuri kļūst aizvien vairāk, dažādos formātos, dažādās vietās, dažādās sistēmās, kļūst aizvien lielāks sloks, tā skaitā arī administratīvs sloks, jebkurai skolas komandai. Lai gan kvantitatīvo, īpaši kvantitatīvo datu tik tiešām skolu vidē ir ļoti daudz, taču visbiežāk tomēr mēs strādājam ar institucionālu līmeņa datiem. Tātad iestādes līmeņa datiem, un bieži vien šajos datu muģekļos pazaudējam to pašu galveno, kas ir indivīds, kas ir skolēns. Un, lai šos kvalitatīvos datus izmantotu šajos lēmumos, mums skolas vadībai ir būtiski gan paskatīties uz akadēmiskajiem, ja, protams, mācību sasniegumu datiem, un arī emocionālo, labbūtības un sociālo plakni. Jebkurš valsts vai pašvaldības ieguldījums datu pratības spēcināšanā, kapacitātes celšanā, prasmes, zināšanas ir šobrīd ļoti nozīmīgs. Un faktiski mums ir ļoti strauji jāvirzās uz šo te vadības komandu datu pratības stiprināšanu, ņemot vērā, ka datu kļūst aizvien vairāk, un arī datu tehniskās apstrādes iespējas ir palielinājušās, lai vēl kvalitatīvāk varētu šos te datus interpretēt. Bet, cerams, un man ir pārliecība, ka projekts spēs šos instrumentus savīt vienkopus, sakārtot tos un tādā veidā nodrošināt arī individuālajā līmenī šo te skolēna, jaunieša, bērna labbūtības mērījumu, kas, protams, katrai skolas komandai, īpaši arī atbalsta komandām, kļūst aizvien svarīgāk. Jo, diemžēl, dzīvojam tādā laikmetā, kad labbūtība dažreiz pat ir būtiskāka par mācību procesu un tā akadēmiskajiem rezultātiem.